Pēc ziemai raksturīgā sniegputeņa daudz viet Jēkabpils pilsētā ir grūti izbraucamas ielas, bet vēl grūtāk caurstaigājamas ir ietves. Pilsētas ietves uztur SIA Jēkabpils pakalpojumi, kuriem, diemžēl, sakarā ar mūsu finansējuma kritumu arī viņiem ir finansiālas problēmas, un viņiem ir palikuši tikai 10 sētnieki no bijušajiem 24. Un kaut arī ietves pēdējo gadu laikā ir tikai mums nākušas klāt kaut vai pieminēt Aldonas ielas ietvi, kas ir ļoti pēc garuma liela. Kā pozitīvu aspektu ietvi uzturēšanas jautājumā Jēkabpils domes deputāts Aivars Kraps min pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras kopīgo projektu nodarbinātības jomā, jeb tā saucamo simtlatnieku programmu. Ietvju kopšanā iesaistīti uz laiku nodarbinātie jēkabpilieši, taču viņiem saskaņā ar darba līgumu nav ļauts strādāt brīvdienās un svētku dienās, kādēļ arī sniega krišanas laikā iepatinātās ietves gājējiem ir tikpat kā neizbrienāms daudz vietas lidenas. Aivars Kraps aicina jēkabpiliešus būt saprotošiem, jo uzturēšanas darbiem atvēlētie līdzekļi pašvaldībā ir krietni samazināti. Plānojot pilsētas ceļu fonda budžetu 2010. gadā, pašvaldībā ņemta vērā patreizējā iespējamā situācija. Pieejamie 217 000 latu. Tūp pie 75% no šīs naudiņas aizies ikdienas uzturēšanas darbiem. Attiecīgi līgumam ar akciju sabiedrību Latvijas autoceļu uzturētāju un līgumam ar SIA Jēkabpils pakalpojumu. Autoceļu uzturētāji Jēkabpils pilsētā tīra tranzīta ielas, bet Jēkabpils pakalpojumi pilsētas ielas un ietves. Tā kā nākamgad ir plānotas Rīgas, Brīvības, Zaļās un Blaumaņa ielas vērienīga rekonstrukcija, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar savu finansējumu iecerējusi piedalīties arī šo ielu pievedceļu remontos. Naudiņa ir ieplānota Dambja, Akmeņu, Jēkaba, Dārza ielas remontiem, kā arī lielās ielas remontam Zilānu ielas mikrorajonā. Tur tagad ir, diemžēl, ļoti neizbraucama tā iela, tā ka to mēs arī sataisīsim. Šā gada pašvaldības budžetā par ceļu fonda līdzekļiem ieplānota nauda arī Viestura ielas seguma atjaunošanai. Tāpat parādu par 2009. gadā nedarītajiem darbiem izpildēja Lutera ielas un Zaļās ielas ietves rekonstrukcija. Lielākie līdzekļi Jēkabpils pilsētas infrastruktūras uzlabošanā tiks ņemti no Eiropas Savienības fondu naudas. Ja uzsāktā iepirkuma procedūra ritēs bez potenciālo būvfirmu pretenzijām, reāli darbi varēs sākties jau jūlija sākumā. Taču, lai kaut nedaudz uzlabota patreizējo situāciju, Jēkabpils domes deputāts Aivars Kraps ministru kabinetā iesniedzis ierosinājumus ceļa fonda proporciju pārdalē, kas apstiprināšanas gadījumā Jēkabpils pilsētāji atvēlētos ceļa fonda līdzekļus palielinātu par aptuveni 58 000 latu. Šis variants ir izdevīgs 59 no 109 novadiem un 8 no 9 lielajām pilsētām. Deputāta Aivara Krapa piedāvātie ierosinājumi neizdevīgi ir Rīgas pašvaldībai, jo tā varētu zaudēt teju 217 000 latu. Par to, kāds būs ceļa fonda budžets, 12. janvārī lems ministru kabinets.